Čau, ČČ TV skatītāji! Šajā video mēs iziesim cauri ČČ čempionāta reģistrācijas procesam. Lai veiktu reģistrāciju, dodies uz čempis.lv un turpat tevi sagaidīs poga reģistrēties. Tālāk izvēlies vienu no ielūgošanās veidiem – reģistrētiem lietotājiem vai jauniem lietotājiem. Bet šajā video mēs pastāstīsim par reģistrācijas procesu jauniem lietotājiem. Lai pieteiktu jaunu klasi, skolotājiem vai klases vecākajiem jāveic reģistrācija, un tas kļūst par klases kapteini. Aizpildi informāciju par sevi, norādi savus datus un izveido paroli. Atzīmē, vai esi skolēns vai skolotājs, iepazīsties ar doto informāciju un ieklikšķini nepieciešamos ķekšus. Pēc tam spied pogu reģistrēties. Tad tev atnāks apstiprinājuma SMS ar kodu, kas tev ir jāievada mājaslapā. Tālāk ieved visu nepieciešamo informāciju par savu klasi, skolas nosaukumu, klasi un klases biedru skaitu. Klases profila izveide ir pabeigta. Te tu redzēsi visu aktuālo informāciju un tālākās norādes, kas būs jādara. Mājas darba uzdevumu, pusfinālu uzdevumu un citas lietas. Un pēdējais solis – uzaicini savu klasi. To varētu izdarīt, nokopējot saiti un nosūtot klases biedriem. Piemēram, kopīgajā WhatsApp grupā. Lai pievienotos klasei, katram klases biedram būs individuāli jāreģistrējas mājaslapā un jāizveido savs profils. Klases kapteiņa uzdevums ir apstiprināt klases biedrus izveidotajā profilā. Nu lūk, būsim izgājuši cauri klases reģistrācijas procesam. Nekas sarežģīts. Tiekamies ČČ čempionātā. Ar jums kopā bija Laura, speciāli ČČ TV.